Šodien es stāšos 1 pret 1 ar karatē profesionāļiem. Bez iepriekšējas pieredzes, bet ar drosmi un cerību saglabāt šīs rokas savā vietā. Čau, Nikolai! Stop. Karatē mēs te nedaram. Papēžu kopā. Os. Izsauksmes vārdu os lieto sasveicinoties un izrādot cieņu, kā arī atbildot uz trenera norādēm vai uzslavu. Džudžitsu, brīvā cīņa, grieķu romiešu cīņa, karatē. Tie visi ir cīņu sporti, bet ar ko tieši karatē atšķirās no pārējiem? Karatē mēs varam sīst ar rokām, mēs varam sīst ar kājām, mums ir metiena tehnika, un, kas ir būtiski, mums ir bezkontakta sporta veids. Karatē ir Japāņu cīņas māksla, kur viss balstās uz disciplīnu un tehniku. Tā ir bezkontakta cīņa. Sitieni tiek apstādināti pirms trāpījuma, jo svarīgāk ir precizitāte, nevis spēks. Karatisti virzās pa jostu sistēmu, no baltas līdz melnai, kur katra josta simbolizē izaugsmi un meistarību. Kad tu atnāc uz pirmo treniņu, sākumā tev ir jāiepazinās ar to, kas vispār ir karatē zāle, kāda ir noteikumi, kāda ir disciplīna. Tikai pēc tam mēs ķeramies klāt pie tehnikas, pie sacensībām un vispārējais. Kādi tad ir tie svarīgākie noteikumi? Pirmais svarīgs noteikums ir tā, kad mēs ienācam zālē un mēs taisam to paklānu. Tikko, ko mēs ar tevi uztaisījām. Tas ir viens. Otrais ir cienīt treneri un cienīt komandas biedrus. Lai tiktu līdz 1 pret 1 sumo tipa cīņai, man bija svarīgs uzdevums – pielietot karatē paņēmienus uz tās dusmulēles, jeb fantoma. Bet pirms tam iesildīšanās un tehnikas treniņš. Matīs, esi sveicināts karatē treniņā. Šie ir mani audzēkņi. Aha, jā. Matīs. Tomas. Timoris. Matīs. Labi, tad mēs sāksim treniņu pēc tradīcijām. Nostājamies priekšā, rokas te. Dači, papēži kopā, rokas gar saniem. Rei, os. Trīs. Ok, ļoti labi. Parasti vēl atnāk treneris. Es tā nedarīšu. Es varu arī nepiecelties, jā? Tāda iespēja ir. Gyakudzuki Jodan. Gyakudzuki Jodan. Jā. Labi. Super. Mēģinam vienkārši tā kā mazliet uz sevi pastumt. Priekšu atpakaļ uz sevi. Nu tā, ko jūs arī varēsiet izmantot. Pieņemsim, jā, viņš man ļoti grūd uz priekšu. Šeit. Es viņu varu vienkārši paraut uz leju. Un tāda ir liela iespēja, ka viņš var nokrist. Tomas, nu! Nē, nu. Tas vajag piepasis jau. Nē, zingās. Mēs arī varam izmantot tādu tehniku metienu, tā kā judo. Mēs varam ielikt savu kāju šeit un partneru paklupināt. Ok? Caur divām kājām tas bija ļoti labi. Jā? Tā, karatīsti, tagad mēs atstrādājam tehniku pa gaisu. Un tagad viņu strādāsim pret mūsu drauga Fantoma. Fantons. Fantom. Nu, jā, Fantom. Tas ir Nikolai tavs izdomāts vārds? Tas ir karatistiem tā ir pieņemts, tā saukt. Pamēģināsim izdarīt zamedzuki, tas bija tā priekšroka. Jā, un tad uzreiz 1 un uzreiz klāt 2. Tā koordinācija nav tik viegli. Labi, un tagad vēl grūtāk. 3 sitieni. Jā, tieši tā. 1, 2 un šitā kāja 3. Jā. Tavs līmenis, aiziet. Nikolai! Tagad pa īsi fantons. Pretnieki dažādi. Es domāju, būs labi pirmā reizē. Jā? Os. Malacis. Paklānu uztaisām. Esmu gatavs cīņai. Sacentīšos 1 pret 1 sumo tipa sacensībā ar melnās jostas audzēkņu Tomasu un pašu treneri. 3x3 laukums, kurš pirmais izkāpj, tas zaudē. Starp citu, pat perfekts sitiens karatē var tikt neieskaitīts bez kia izsaukuma. Ok. Hajime! Jāmē! Uzmanīgi. 1 pirms. Juko. Hajime!
Juko, Nakači. Aj. Hajime. Nikolai, paldies, ka parādīji karatē ievadu, iepazīstināji ar jauniešiem. Kā man sanāca? Ļoti labi, priekšpieņemreiz. Super. Sarežģītības pakāpe 5 ballu skalā 4 no 5. Bija jautri, bija izaicinoši, ir jāpielieto diezgan daudz prasmes, gan fiziskā sagatavotība, lokanība, arī prāta asums. Es ceru, ka es vēl kādu reizi savas dzīves laikā atgriezīšos pie karatē sporta veida, lai šo balto jostu nomainītu pret sarkano. Spied abonēt un patīk, un ieraksti komentārā, kādu sporta veidu vēlies redzēt nākamajā epizodē. Kia!